Čau visiem! Mēs esam atpakaļ, un šodien mēs esam citā telpā jau, jo te notiek pasākums, uz kuru mēs esam uzaicināti kā viesi. Un šis pasākums ir atvērtās durvis #2. Un šodien mums viesos ir jauniešu domas dalībnieki Edgars un Madara. Čau! Kāds jūs sajūtas vispār šajā pasākumā būt? Tagad, kad esmu šeit un tagad runāju, diezgan stresains sajūtas, jo es galīgi nebiju plānojis, ka mani te ievilks šajā istabā. Jā, līdzīgi, bet vispār nākot uz šo pasākumu, es īsti pat nezināju, uz ko es nāku. Es vienkārši ienāku, redzu kaut kas krāsains, uz kaut kas notiek, tik daudz cilvēku, tāds, uz ko es esmu atnākusi, un tad jāmeklē aiz rokas kāds, kas pastāst un izlaiž nelielā tūrē. Vēl bija tā dīvaini, mēs gājām pa ceļam, mēs redzējām Ukrainas starp piemiņas to pasākumu, un mums galīgi likās, ka baigi nepiestāvēs tieši šai dienai, ka būs baigā ballīte, tur tuc. Tikmēr tur blakus ielā skan ļoti mierīgas tādas piemiņas dziesmas. Bet kāds vispār sajūtas, jā, stresu tu pieminēji, bet vai tu nenožēlo, ka tu te esi šobrīd un runā, kad... Galīgi, nē. Vai tev patīk šī versija, ka mēs šeit vispār piedāvājam tādu iespēju apmeklētājiem, kā jūs jau paši teicāt, kad negaidījāt pilnībā, un pēkšņi jums piedāvā, negribat piedalīties podkāstu sarunā? Nē, Tas bija vēl negaidītāk, ko lai saka. Bet ir forši, es vispār nebiju gaidījusi, ka tas viss izpaužas tādā veidā, un ka tāds viss notiek. Es tikai vizuāli biju redzējusi, bet neesmu pat mēģinājusi. Gribējās, tāpēc, ka man pašam interesanti paklausīties, kā beigās viss man ir sanācis ar to runāšanu. Bet tad jau iesim pie mūsu tēmas par to, ka jūs vispār šeit esat kā jauniešu domē, un no kuras filiāles jūs vispār šeit esat, un jā. Mēs abi esam no Ikšķilas filiāles, un vai jautājums kā mēs uzsākām mūsu gaitu? Jā, jūs varat pastāstīt. Tas bija, vispār tad manas gaitas sākās ar to, ka es vispār biju mācījos tīnošu sākuma skolā, un tad mums tautas namā tur atvērās kaut kādas telpiņas, un tas bija jau kaut kāds tāds jauniešu centriņš vai doma, un tad es pēc stundām tur gāju uz kaut kādiem pasākumiņiem, mums bija ēdienu gatavošana, mēs taisījām auskaru meistarklasītes un visu kaut ko tādu, un vēlāk es pārvācos uz Ikšķilu mācīties, un tad es uzzināju, ka jauniešu centrs ir arī tur. Un tad kaut kādā, 8. klasē vai 9. man piedāvāja palikt uz sapulcēm, ja jau es tur tik ilgi gaidu, kamēr es varētu braukt mājās. Un tad kaut kā es lēnām sāku iesaistīties, ka es klausos, ko viņi apspriež, un tad dažreiz arī mani interesē paklausīties. Un tā jau es sāku kļūt par jauniešu domas dalībnieku, un tagad joprojām jau vairākus gadus esmu, darbojos un īstenoju. Man bija tā, ka Ikšķilas vidusskolā es gāju 5. un 9. klašu korī kopā ar Madaru, un mēs tur dziedājām. Vēl bija Elīza, viņa tagad mums ir domas vadītāja, filiāles vadītāja, precīzi. Domas vadītāja vietniece. Un jā, bija tas muzejnakts pasākums kaut kad pagājušajā gadā maijā, man liekas. Un Elīze man vienkārši izdomāja uzaicināt to pasākumu, iet kopā ar Madaru. Un man arī sanāca tā, ka iekrita tajā pasākumā bridža turnīrs. Bridža turnīrā bija Kirills. Kirills Visovskis. Un viņš arī gāja mums korī. Mēs bijām tā kā tādi trešās balss, tāds kvartets mazais. Un kā tu zināji par jauniešu domu? Es vēl līdz tam tikšu pagaidām. Man patīk to izvērst pēc iespējas plašāk. Tagad visi uzgooglēs, kas par Kirillu. Viņš ir tāds diezgan profesionāls bridžists, un mums bija tāds mazais turnīrs muzeja naktī Ikšķilas vidusskolā. Viņš dabūja 2. vietu, mēs izdomājām nosvinēt pie Elīzes mājās. Mēs nosvinējām. Un tad mēs apazināmies tuvāk ar Elīzu un Madaru. Un pēc svinēšanām mēs bijām tur ēduši kūciņu, mums tur bija meža zars un viss tas. Mēs
gājām pa saviem ceļiem. Beigās man izdomāja Madara uzaicināt uz tādu jauniešu Ikšķilas filiāles izbraucienu uz karjeru. No sākuma bija plānots kaut kādi 5 cilvēki, tad beigās kaut kas atkritās. No domas atbrauc tikai 3. Tur bija Gustavs Bērziņš, Laura Ūdre un Madara. Un viņi pateica, ka uzaicināšot draugu. Tas bija tas draugs, kur uzaicināja. Mēs tur aizbraucām. Es satiku savu veco draugu Gustavu, no kuras neesmu dzirdējis jau kādu mūžību. Mēs gājām teikondo abi divi kopā, mēs bijām ļoti tuvi. Jā, Vai tagad mēs esam sadījušies? Tas ir ārpus domas pasākums, kur mēs vienkārši sadraudzīgi pavadījām laiku kopā. Jā. Un es parasti Gustavu pirms tam satiku vienkārši vilcienos, ik pa laikam braucot uz Rīgu un atpakaļ. Mēs mācāmies Rīgā. Un tad tā arī es uzzināju, ka eksistē tāda jauniešu dome. Un es domāju, labi, pievienojiet mani čatam vai kā tur ir. Viņi saka, man kaut kāda forma jāaizpild. Es aizpildīju formu, un es atnācu uz pirmo sapulci. Visi izbrīnījās, kas es tāds esmu. Es galīgi nebiju ielikt, bet es izpildīju formu. Es biju izpildījis, es biju oficiāli iekšā. Nevienam nebija nejausmas, bet es biju oficiāli iekšā. Un es atnācu uz pirmo sapulci, iepazinos. Man uzlika uzdevumu izveidot savu kahūtu. Domē. Jā, tas mums tāda neliela tradīcija, ka ik pa laikam katrs uztaisa kaut kādu kahūtu spēlīti par sevi, un tad visi pilda un min, kādas ir pareizās atbildes. Piemēram, kāds ir mans mīļākais ēdiens, un tad tur ir 4 varianti, vai kādā krāsā ir manas acis, un tad aizgriežās un tāds, mini. Jā, un tas man jau ir kopš pievienošanās jauniešu domē. Precīzi Ikšķilas filiālai. Un es apsolu, ka es to izdarīšu. Es to izdarīšu. Kaut kādā brīdī man būs tas kahūts. Tas vienalga, cik laiks pagājis, es būšu to izdarījis. Mēs viņu ļoti gaidām, lai joprojām to saproti. Būs. Uzticieties man. Es neesmu tāds, kurš nepilda solījumus. Es vienmēr izpildu, bet laiks var atšķirties, kad es to izpildu. Mums tagad ir pierādījumi, ka tu apsolīji mums, ka būs. Tā kā mēs gaidīsim tuvākajā laikā. Tuvākajā? Ja pielieksim tevi pie datora, tu varēsi taisīt. Bet cik jūs ilgi jau esat jauniešu domē, un vai jūs esat bijuši tikai Ikšķilas filiālē, vai arī jau esat bijuši kādā citā? Un jā. Es esmu bijis paciemojies Ogres jauniešu domē, tur, kur Madara piedalījusies. Viņa pastāstīs, kā viņa tur tika pēc kāda brīža. Bet tur tās sapulces sakrīt tieši tādās dienās, kad man stundas diezgan sliktā laikā beidzas Rīgā. Un man vēl ir jābraukā šurp un tur par vilcienu, un īsti nav laika to piedalīties Ogres domē. Tad man vēl Renārs piedāvāja iet uz podkāsta studiju, un es arī saku, man nav laika, es īsti nevaru. Es tev tā vēlu aizēju gulēt, tur ceļos arī agri. Man bija tā, ka es esmu vairāk apmeklējusi jauniešu centrus nekā bijusi dalībniece, tā kā laika ziņā, jo sāks tas viss no sākuma skolas, kā jau es minēju iepriekš, tā kā tas, cik tas sanāk, nezinu, kaut kādi daudz gadi. Gadi noteikti, varbūt 6, bet dalībnieces varbūt esmu kaut kādus, plus mīnus 3 gadus, varbūt 4, grūti pateikt. Es esmu bijusi gan Ikšķilas filiāles, gan Ogres filiāles dalībniece, kad man laiks to atļāva. Man liekas, pagājuši gadu es gāju, apmeklēju, un tad, bija tā sakārtojies grafiks, ka es varēju apmeklēt gan vienu, gan otru, un piedalīties un attīstīties, un tā apvienot abus un piedalīties pasākumos abās vietās. Bet šobrīd man tāds grafiks samainījies, loģiski nav paredzams, kāds viss izkārtosies jaunajā gadā, kā pulciņi un tam līdzīgi, un šobrīd es esmu tikai Ikšķilas filiālē, bet tāpat darbojos, apmeklēju visu un tā. Kas ir tas lielākais, par ko šķiet, ka Ikšķila izceļas ar to, un ka jūs tieši mudinātu nākt uz Ikšķilas filiāli, vai vispārībā mudināt jauniešu pievienoties šādai jauniešu domai? Kas ir tas jūsu dzinēklis, kas jūs tieši dzina uz priekšu, nepadoties un turpināt?
Ikšķilas filiālē mums ir viss ļoti mierīgi. Mēs esam tā kā draugi, tā kā maziņa ģimenīte, un mums vienmēr sapulcēs ir jauki. Tā kā jautri jauki, mēs neiespringstam īsti par neko. Mēs jau vajag palīdzam viens otram un tam līdzīgi. Un es nezinu, mums vienkārši patīk. Tas ir uzsvars uz vasaru, jo ziemas laiku, precīzi pa skolas laiku, nav baigi daudz tie apmeklētāji, protams. Visiem jāmācās, visiem aizdara. Tā kā es teicu par to, vai ir laiks pievienoties vēl kādai citai domai. Bet tā diezgan labi sakrit ar tiem laikiem ar skolu, kā es tieši trešdienās tieku. Bet jā, mēs tur esam pārsvarā kaut kādi 5 cilvēki aktīvi Ikšķilas filiālē. Mēs tur runājam par dzīves lietām, protams, izvirzam arī pienākumus. Mēs ieturam savas tradīcijas par to dzīvnieku patvērsmi, kūku čempionātu un tā tālāk. Un mums ir tādas ikmēneša aktivitātes, ikmēneša pasākumi, kur mēs rīkojam pa 2 pārī pasākumus katru mēnesi. Mums tuvākais pasākums būs 28. februārī, saucās Mākslas terapija, kolektīvā māksla. To rīkojam mēs abi ar Madaru. Jā, tā kā, ja kādam interesē pazīmēt čiliņā, tad droši nākat, gaidīsim. Un, jā, man ir tā, ka jauniešu domē, kad sāku piedalīties, tad arī sākās mana izaugsme, pašizaugsme un attīstība. Es sāku saprast, kādas ir manas spējas un ko vēl es varētu izdarīt vairāk un kā sevi pilnveidot. Un tā tie gadi un pieredze krājās, un tagad es saprotu, ka es esmu daudz atvērtāks cilvēks, man ir lielāks prasmju groziņš, un es no sevis varu dzīvē uztaisīt daudz vairāk nekā varbūt iepriekš. Tu jau uzsāki tieši, ko es gribēju jautāt, kad, kas ir tas tieši ieguvums pēc jauniešu domas, bez kā jūs reāli nevarētu iedomāties sevi, kas ir tie, kad jūs, piemēram, jaunietis pasaka, kāpēc man iet, es tak neko neiegūšu, kas ir tas, ko jūs viņam pateiktu, tu iegūsi to, ko tu nekad neaizmirsīsi, tas tev vienmēr palīdzēs, bet to tu iegūsi tieši no jauniešu domas, nevis no kaut kurienes citurienes. Es uzskatu, ka tu iegūsi gan brīnišķīgas atmiņas, gan arī prasmes, jo ir ļoti daudz brīvprātīgo iespēju, kur tu vari krāt un arī pēc tam pievienot savā CV, piemēram, tur biļešu kontrole vai kaut kas tāds pasākuma organizēšana, un es domāju, ka darba devējs to nākotnē ļoti novērtēs, jo tev būs daudz vairāk, ko tu esi darījis un ko tu māki un zini. Jā, šajā domē ir bijis, man liekas, viens brīvprātīgais darbs, kur esmu piedalījies. Un no tā diezgan daudz var iegūt priekš savā CV. Brīvprātīgais darbs bija darbs ar jauniešiem ar disfunkcionāliem traucējumiem. Ar funkcionāliem traucējumiem, jā. Jā, funkcionāliem traucējumiem. Saucās Dārza svētki. Jā, tas bija tāds neformāls pasākumiņš ar biedrību tepat un kopā, kas ir Ikšķilē. Forši, bet... Vai jūs spētu vispār iedomāties savu dzīvi, ja nebūtu aizgājuši šo jauniešu domu? Un, ja nē, tad kas ir tieši tas, kas jums tas bija tas klikšķis, kad tāds, jā, es patiešām nevarētu bez tā? Es nezinu, es vispār pati par sevi esmu tāds introverts, un ja es jauniešu domē darbojoties nekāpt ārā no savas komforta zonas un nemēģinātu to visu, ko es esmu savā laikā pieredzējusi, es nezinu vispār, kur es šobrīd būtu, jo es daru tik daudz, un visu laiku es agrāk lielākoties biju tāds mājās sēdētājs, visas manas dienas lielākoties tika pavadītas skolas mājasdarbos un internetā un tas viss, bet tagad es varu pateikt, ka mana dzīve ir tik pieredzes bagāta un ar visu kaut kādiem notikumiem. Un es pati brīnos par to, cik daudz es esmu pieredzējusi savā laikā. Kā tev, Edgar? Jā, man parasti ir tā, ka ja nebūtu šīs jauniešu domas, man tad katra vasara būtu kā jau parasti katra iepriekšējā, kur es sēžu mājās visu dienu un spēlēju Minecraft. Tas ir viss, ko esmu darījis. Man liekas, 2 vasaras pēc kārtas, bet, kad pievienojos jauniešu domē, es beidzot kļuvu vairāk tāds atvērtāks. Es varēju
Man bija vairāk iespējas komunicēt, man bija vairāk iespējas iesaistīties visur, kur vēlos, un man bija iespēja veicināt savu izaugsmi, pašizaugsmi. Un kas tas būtu jūsu novēlējumi vārdi, kas klausās jaunieši? Kas būtu tieši, ko jūs novēlatu viņiem, un kā jūs viņus, tieši novēlat, un jā. Es novēlu nebaidīties no izaicinājumiem, jo, ja tu to nedari, tad tev īsti nav izaugsmes, jo tu vairāk dari, jo tu vairāk māki un proti, un tev labāk sanāk. Man īsti nav ko novēlēt, es vēl līdz tam īstai attīstības ieteikumu man kaut kas jānovēl neesmu. Gan jau kā izturību, veselību un veiksmi. Tad paldies liels, ka jūs esat atnākuši vispār uz šo pasākumu. Paldies, ka piekritāt podkāstam. Tad vēlreiz atgādinu, mēs bijām kopā ar Madaru un Edgaru, kas ir no Jauniešu domas Ikšķilstu filiāls. Paldies, ka klausījāties. Un tad sveicināti radio tev. Labdien! Mēs turpinām mūsu pasākumu Ogres jauniešu mājas pasākuma atvērtās durvis #2, un šajā sarunā mums ir pievienojušies puiši no biedrības Talantu Kalvas Mārtiņš un Valters. Un tāds pirmais jautājums, ko mēs uzdodam praktiski visiem mūsu viesiem. Kāds ir jūsu sajūtas šajā pasākumā? Lielisks, ļoti interesants pasākums. Galvenais vajag augšā apcienot Talantu Kalvu. Bet tā man ļoti patīk lejā, kad var izbaudīt to atmosfēru un iepazīt jaunus draugus un jaunus cilvēkus. Okay. Jā, man ļoti patīk brīvais stils, brīvā atmosfēra. Var pieiet pie jebkuras kompānijas, piesaisties, uzreiz ko padarīt, parunāties. Visi forši, zolīti cilvēki. Jā, jūs no Talantu Kalvas, pareizi? Jā. Varbūt jūs varat vairāk pastāstīt, kas ir Talantu Kalva, ar ko jūs nodarbojaties? Šitais labs jautājums. Mēs esam jauniešu biedrība, kas nodarbojas ar visādu pasākumu rīkošanu, kas es nezinu, kā to pateikt precīzi. Mēs rīkojam pasākumus, rakstam projektus, kur var piedalīties jaunieši un visa veida vecuma. Galvenais piesakot Instagramā Talantu Kalva, kur var redzēt visus tos pasākumus, ko mēs rīkojam, un tas, man liekas, būtu pats svarīgākais. Pasākumi, aktivitātes gan jauniešu mājā, gan kādi pārgājieni, pasākumi uz 2 dienām. Viss, ko jūs varat iedomāties, kas varētu interesēt jauniešiem Talantu Kalvā. Nāciet, pievienojieties! Tad saprotu, ka praktiski jebkurš jaunietis var atnākt pie jums, pateikt, hei, es gribu darboties Talantu Kalvā. Jā. Ir kaut kādi ierobežojumi tam vecumam, vai ir kaut kas cits? Varbūt tas vecuma ierobežojums, bet tas nav tik būtiski. Tur var piedalīties katrs un kā. Tas nav būtiski. Labi, tur bērnu dārznieks taču nevarēs piedalīties, bet es domāju, jaunietis, kam ir 13, 12 gadi, mierīgi vai nāk un piedalās. Tad jauniešu organizācija, tāda viss, ko mēs saprotam ar vārdu jaunietis, visi šie cilvēki, ko mēs ieskatām šajā grupā, mierīgi. Nāciet, pievienojieties. Un tiešām tā ir garantēta jautrība. Un pasākumā tev būs smiekli, prieks un labs pavadīts laiks. Nebūs nosēdāts datorā vai telefonā, TikTokā. Tas būs labs pavadīts laiks, kas ir vērtīgs. Viena ļoti svarīga lieta, ko es gribu piebilst. Tieši par Talantu Kalvi. Varbūt no malas, kad pasaka, jauniešu organizācija, mēs tur darām to. Liekas, jaunieši, ok, viņi tur iet kaut kādus projektus, rakstam tā tālāk. Bet nē, mēs taisām pasākumus, kurus mēs paši gribam apmeklēt. Mēs veidojam to, ko mēs gribam darīt. Un tāpēc veidot tos pasākumus ir tāds pats pasākums kā tā aktivitāte pati. Mēs vienkārši darām to, kas mums patīk, un mēs izbaudām to, ko mēs esam izdarījuši. Tas ir vienkārši superīgi. Varbūt jūs varat katrs pastāstīt, kā jūs jūtat par Talantu Kalvas organizācijas biedriem, varētu teikt tā.
Labi, es varu sākt. Tas bija ļoti vienkārši. Es vienkārši sāku darboties, vienkārši aizgāju uz pirmo pasākumu, un man iepatikās. Tāpēc es domāju, mēs uzrakstījām arī projektu vienu. Tā ir ļoti laba pieredze. Un tu iepazīsti jaunus cilvēkus, un tu gribi tusēt vairāk ar viņiem. Nu, kā pavadīt laiku vairāk, un tad tu nāc uz tiem pasākumiem un izbaudi laiku. Kā piemēram Valters. Nu jā, man bija bišķi savādāk. Man tāds garš, skaists stāsts. Nezinu, bija rudens vai pavasaris, nezinu. Tad bija man viens tāds čoms, kas darbojās Talantu kalvē. Un mums patīk visu kaut ko darīt kopā. Un es paskatījos, bāc, viņš sociāli aktīvs. Visu kaut ko dara, visu kaut kur piedalās. Viņam tur visādi prikoli, privilēģijas, tā. Es arī tā gribētu. Jā, es varu joinot. Jā, nācu. Tā es arī atnācu vienu reizi uz vienu pasākumu. Tā, es esmu, jā. Okay. Varbūt varat pastāstīt vairāk, kādi tie populārākie pasākumi Talantu kalvē, jo, piemēram, jauniešu domē, te ir jauniešu diena, jauniešu gada balva un tā tālāk. Kas ir Talantu kalvē tādi pasākumi, tā kā, varētu teikt, etaloni Talantu kalvas? Tās noteikti ir sarunas ar dažādiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Ja šobrīd tas ir Ogres novads, tad mums ir bijis ciemos Gins Sīviņš, mums ir būs ciemos bijušais Latvijas valsts prezidents Raimunds Vējonis. Wow. Digitālais jaunietis pie mums ir bijis ciemos. Mēs paši izvirzam tos priekšlikumus, ar kādiem cilvēkiem mēs gribētu satikties, par ko parunāt, un tad atliek tikai nebaidīties, zvanīt, jautāt, sarunāt, un parasti šādi cilvēki ir ļoti atsaucīgi patiesībā nākt pie jauniešiem un stāstīt, parunāties. Tas arī ļoti vērtīgi, ļoti iedvesmojoši, tu paklausies cilvēku, kādu slavenību, un tad tu vienkārši sāc darīt lietas vienkārši savādāk. Tu sāc aizej mājās, tu gribi izdarīt, tu gribi izmācīties, tu gribi iesākt kaut ko, tu gribi parakstīt, un tu vienkārši gribi darīt visu tev iespējamā, tā kā tas ir ļoti vērtīgi, tāpēc aizies tādām aktivitātēm. Jā, bet kā tās sarunas notiek? Tur jūs uzdodat kaut kādus jautājumus, vai arī viņi vienkārši stāsta par savu dzīvi, vai arī tas ir kaut kā jaukti? Jaukti. Redzi, sākumā, protams, tas cilvēks atnāk, mēs satiekamies, viņš, protams, pastāsta, kas viņš vispār ir, ko viņš dara. Un tad ir, mēs paši uzdodam jautājumus, ko mēs gribam zināt. Gan par viņa ikdienas dzīvi, ko viņš dara, gan par viņa profesionālo dzīvi. Viņš pastāsta par saviem sasniegumiem, par to, ko viņš ikdienā dara, kā notiek viss tas process, kādām grūtībām viņš saskarās, kādas ir privilēģijas. Un mēs, protams, uzdodam jautājumus arī par viņa ikdienas dzīvi, kaut vai kāda kafija viņam garšo. Tas ir, mēs paši veidojam to sarunu, paši jautājam to, ko mēs gribam zināt. Vēl viena aktivitāte, ko var piebilst, tas ir Krasta laukuma festivāls, kas ir vienkārši lielisks. Viņš notiek vasarā. Tā kā Jāni, tev ļoti liels tāds hashtags, saucamais Jānis. Mēs uzrakstām projektu katru gadu, gandrīz Ogres domē. Cerams, ka apstiprinās arī šogad. Un mums tādas kā sporta aktivitātes, tur ir basketbols, kas tur vēl ir florbols. Florbols un orientēšanās. Jā, vai spēka skrējiens, ko mēs to saucam. Un tad ir tādas radošās darbnīcas, kas ir mazākiem bērniem, bet tāpat iesaku arī pievienoties. Tā kā sekojiet Talantu kalvē līdzi. Un jā. Okay, jūs pieminējāt par tiem projektiem. Vai Krasta mačs tas ir vienīgais, vai ir vēl kādi projekti, kurus jūs rakstījuši, kuri ir realizēti? Varbūt par tiem varat pastāstīt. Jā, kas ir bijis jau realizēts, bijām 30. septembris.
Tas bija jaunieši no Talantu kalnes izveidoja savu projektu. Respektīvi no mūsu visas lielās apvienības jaunieši izveidoja savu grupiņu un norganizēja iekš Talantu kalnes vēl vienu savu šo pasākumu, uzrakstīja projektu, viņi akceptēja, un tā divas meitenes arī divas vai trīs meitenes šo projektu novadīja. Tas bija brauciens ar busiņu no Ogresta līdz Taurupē, ja nemaldos. Un tad mēs bijām, apskatījām dažādas pilsētas. Mēs bijām pie Lāčplēša gultas, kas ir Lielvārde. Mēs bijām Ķeipenē, Piparkūku darbnīcā. Mēs bijām Jumpravā, pie Jumpravas estrādes. Un vakarā nonācām Taurupē, tad arī palikšana pa nakti, kino vakars. Un no rīta bija orientēšanās spēle, ļoti interesanta pa visu Taurupi, jo, ja mēs aizbraucam uz jaunu pilsētu, labākais veids, kā to iepazīt, ir kāda orientēšanās spēle, aktivitāte. Šis projekts veiksmīgi tika realizēts, un tā bija brīnišķīga pieredze. Tad, jaunieši paši uzrakstīja, paši norganizēja. Superīgi. Jā, lieliski. Jā, es saprotu, tad praktiski Talantu kalve ir tāda kā jauniešu iniciatīvu organizācija. Jā, tieši tā. Jā, tātad visi jaunieši, kuri vēlas rakstīt projektus, veidot kādus pasākumus, var iet pie jums un darboties. Jā. Un ne tikai. Ja jūs vēlaties piedalīties šajos pasākumos, arī rokas ir atvērts. Nāciet mūsu kompānijā. Un tikai nevajag izbaudiet labi laiku. Un tikai nevajag kautrēties. Vajag pamēģināt pirmo reizi, un es varu garantēt, tev patiks. Vienkārši tas pasākums būs lielisks noteikti. Un galvenais vajag atnākt, uzdrošināties un piedalīties. Ok. Tad tāds pēdējais jautājums. Ko jūs novēlētu šodienas pasākuma apmeklētājiem? Un arī šī te podkasta klausītājiem. Tāds īsais novēlējums no jums. Nevajag baidīties un vajag uzdrošināties darīt. Nebaidieties sapņot lielus sapņus. Un nebaidieties darīt. Punkts. Jā. Paldies. Ar mums šajā sarunā bija Talantu kalvas jaunieši Mārtiņš un Valters. Un drīzumā gaidām sarunas ar jauniešu domas filiāļu vadītājām. Sveiki mūsu trešajā sarunā jau. Un šajā sarunā mums ir pievienojušās jauniešu domas filiāļu vadītājs, jauniešu domas vadītāja vietnieces Elīza un Alise. Elīza ir Ikšķils filiāls vadītāja un Alise ir Ogres filiāls vadītāja. Jā, un ar jums ir Ogres novada jauniešu domas vadītājs Artūrs. Jā, un mēs turpinām mūsu pasākumu atvērtās durvis #2 podkāstu sarunas. Un tā kā mēs visi esam no jauniešu domas, tad varbūt meitenes jūs varētu pastāstīt, kas tā jauniešu doma jums ir, jums pašām personīgi. Mana mīļā Ogres jauniešu doma, mīļā Ikšķils filiāle, ir tā kā ģimene. Es tik ļoti mīlu, un man ir tik labas attiecības ar visiem, kas ir. Un tas, kas mēs esam, ir jaunieši, kas pavada savu brīvo laiku, darot lietas, kas mums interesē, un darot lietas, kas mums patīk. Jā, kā tev, Alis? Grūti vēl kaut ko piebilst, ka tu tik jauki noraksturoji to visu, taču man jauniešu doma ir tāda draudzīga, atvērta vieta, kurā... Jā.
kurā jauniešiem ir iespēja darboties un izrādīt savu iniciatīvu, kā arī, piemēram, ja jauniešiem ir kāda forša ideja, tad jauniešu doma dod iespēju īstenot šo ideju. Līdz ar to, jā, kaut kā tā. Nu, brīvā laika pavadīšana. Jā, man liekas, ka man tas pats. Jā, nu tie, kas nezina, tāda oficiālā definīcija ir tāda, ka mēs esam Ogres novada pašvaldības izveidot jauniešu institūciju, kas nodarbojas ar jauniešu pašizaugsmes, neformālās izglītības attīstīšanu. Un, jā, varbūt jūs varat pastāstīt, kā jūs pievienojaties jauniešu domē? Nu, mani ievilka Madara. Tā viegli sakot, vienkāršos vārdos. Es vienkārši kādu dienu atnācu uz pasākumu, atnācu pūst balonus. Ak, Dievs, tas toreiz bija tik drausmīgi. Mums bija kaut kādi 1000 baloni jāpūš un vienkārši jāsien. Visas rokas vienā stūznās, viss slikti. Bet, nu, beigās man ir kaut kā no šī pasākuma, no kura es nopelnīju 20 eiro, by the way, es tiku ievilkta jauniešu domē. Un tagad vēl kaut kādā brīnumainā kārtā es esmu vadītāja. Man ir 2 jautājumi. Pirmkārt, kas tas par pasākumu bija? Kādu tu dabūji 20 eiro? Es arī gribu. Nē, tas bija drausmīgi. Man visas rokas bija vienā stūznās. Ak, Man arī Dievs. no vakardienas, bet kā tu dabūji 20 eiro? Es nezinu, mēs tur atnācām kaut kādos vienos no 1 līdz 11 pultām, un pēc tam nākamajā dienā no kaut kādiem 8 vēl līdz 11. Labi, bet kā tu dabūji 20 eiro? Runā par tevi. Man liekas, ka mums vajadzēja maksāt kāds 50 eiro par šo visu, tāpēc, ka pēc tam vairākas dienas pēc kārtas rokas sāpēja. Bet, nu, laikam labākā daļa bija tāda, kad mums atļāva vakarā tos balonus visus uzspridzināt. Labi, bet kas jums maksāja? Kaut kāds vecis. Nezinu. Tā tiešām bija jauniešu domas aktivitāte. Es nezinu, kas tas bija, bet galvenais, ko man maksāja. Nu labi. Tu man iedod viņu kontaktus, es arī gribu. Es nekad mūžā negribu viņu redzēt vairāk. Nu labi. Nu labi, Alis, tev. Kā tu iestājies jauniešu domē? Kāds tavs stāsts? Nu, teiksim tā, tie, kas ir palikuši jauniešu domē šobrīd no iepriekšējā sastāva, tie jau zina manu iesauku, teiksim tā. Man bija ugunskristības, kā par mani runā, teiksim tā, iepriekšējais mūsu jauniešu domas loks. Un, Nu, teiksim tā, es biju uz vienu pasākumu, un es pirms tam jau biju iesaistījusies Talantu Kalvē. Es ļoti gribēju pievienoties jauniešu domē, bet es nekur nevarēju atrast, kur var pieteikties. Jau kādu laiciņu, es nezinu, kopš 2021. gada septembris vēlējos pievienoties jauniešu domē, taču man kaut kā nekādīgi nesanāca. Un tad vienā pasākumā es pēkšņi satiku Kati. Un es viņai tā pajautāju par jauniešu domu nedaudz vairāk, un viņa man atļāva pievienoties. Skaisti. Līdz ar to, un pēc tam man bija ugunskristības, un es organizēju zemes stundu. Tā kā pirmā diena aizēju pievienojos sapulcei, un pat taisnu organizēju pasākumus nākamo nedēļu. Nu jā, tā tas notiek. Tu atnāc un tu vienkārši ievelk. Nu jā, tā ir. Nu, man jauniešu doma, laikam, visu laiku esmu bijis tāds, kurš man vajag kaut kur visu laiku darboties. Un es pabeidzu 12. klasi. Un pašā sākumā man pirmā ideja bija, es vairāk nekādās jauniešu organizācijās nebūšu, jo es skolas laikā biju gan... Tā jau visi saka. Jā, tā arī ir. Gan pašpārvaldēs darbojos Lielvārdas vidusskolā, gan eko padomē, kas vairāk tā kā, eko vidi un tā tālāk. Un, tad nāca tas jaunais uzsaukums jauniešu domai. Un tā, ka man bija pārāk daudz brīva laika, kā jau pirmā kursa studentam, es izdomāju, kāpēc nepamēģināt. Un tā sanāca, kad Lielvārdas filiālē es kļuvu par pirmo vadītāju, vienkārši tāpēc, ka
neviens cits nepieteicās. Jā, tā arī bija. Un nākamajā brīdī es esmu jauniešu domas vadītājs visā novadā. Arī tas notiek. Brīnišķīgi. Jā, ļoti brīnišķīgi. Kā tev patīk tavs amats? Mans amats. Tas ir savādāk nekā filiāls vadītājs, jo filiāls vadītājs tas ir atbildīgs tikai par vienu teritoriju. Jūs meitenes to zināt. Jā. Par savu pilsētu un tā tālāk. Tas bija šķils sakrāts. Jā. Un tā, ka tu esi jau pa visu novadu, tev jāsāk koordinēt visu jauniešu domas, pilnīgi visu filiāļu dzīve. Višķiņ jāparegulē jauniešu domas filiāļu vadītāja vietnieces. Ko viņas dara, kas vispār notiek jauniešu domās. Un, vienkārši darba vairāk. Lielā mērā neatšķiras no jūsu filiāļu vadītāju pienākumiem. Bet ir forši, mēs esam forši, ja? Savādāk vispār nevar pateikt. Protams, tas ir... Jā, tad es nebūtu piekritis kļūt par jauniešu domas vadītāju. Tas ir jā, vai tas ir... Jā. Nē, tas ir jā. Labi. Jauniešu doma, es zinu, ka ļoti daudziem saistās tikai pasākumu rīkošanu, ka mēs taisam tikai pasākums, neko mēs citu vairāk nedaram. Bet tā jau gluži nav, jo mēs arī taisām projektus, arī teorētiski mēs varam piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Un varbūt mums laikam jāapstāst par tiem aktuālākiem projektiem, kas mums šobrīd ir jauniešu domā. Un zinu, ka viens ir šobrīd Lielvārdē, kas ir jauniešu centra. Starp citu, jauniešu centrs Lielvārdē atklājās pavisam nesen. Tikai pirms šodien 24. Pirms 8 dienām. Jā, tur ļoti skaisti izskatās, man ļoti patīk. Noteikti aizbrauciet Raiņa iela 5, ja nemaldos. Raiņa iela 5 blakus Mēnesis aptiekai. Kas interesants fakts, bijušās pašvaldības policijas telpas. Jā, tur pilnībā kameras ir skatībā, duša, ja gadījumā. Jā, mums ir, tādā ziņā forši, tātad viens projekts ir Lielvārdas jauniešu centra iekārtošana, tad ir Madlēnas jauniešu telpa un, ja nemaldos, arī Ikšķile. Mēs tur plānojam, mums ir... mēs pašlaik meklējam kaut ko jaunu. Mēs atnākam uz mūsu telpām, mēs skatāmies, vajag kaut ko jaunu. Un mēs vēl tā dziļi gudrojam, kas mums tur dakšas jaunas, nažas jaunas, vajag tur krēslas un tā. Vienkārši vajag atsvaidzināt tās telpas, kurās mēs esam. Jā, es laikam aizmirstu vēl viens projekts, varbūt tu vari pastāstīt par to projektu. Principā tā bija tāda pēdējā brīža projekta ideja, un es šo projektu uzrakstīju vienā dienā kopā ar Lielvārdas filiāles vadītāju un Ikšķiles filiāles vadītāju Elīzu un Līgu. Tātad tā īsumā projekts ir par bezmaksas higienas un kontracepcijas preču pieejamību Lielvārdas, Ogres un Ikšķiles jauniešu centros. Aha, ļoti interesanti. Tas ir kaut kas jauns, bet manuprāt ļoti svarīga lieta, jo meitenēm tās pašas mēnešas reizes jau laikam sākas jebkurā brīdī. Tā ir, izklausās varbūt smieklīgi, bet protams, ka tie ir tikai daži no projektiem, kas ir šogad. Mums ir bijuši arī, mums ir bijuši arī projekti pagājuši gadu. Un viens no tādiem ir podcastu studija, kas bija zem Ogres filiāles rakstītais projekts. Un, mēs šobrīd varam mierīgi šeit pasēdēt, parunāt par jauniešu domu, par projektiem. Un, runājot par to lēmumu pieņemšanu, man liekas, mēs neesam bijuši tādi īpaši aktīvi, diemžēl. Ja vienīgais, tas ir, man liekas, ka
jūs bijāt vai nebijāt toreiz, kad sāka veidoties jauniešu doma? Tad, kad visas pilsētas kopā vienā? Jā, bet tad es biju, tad mēs arī lēmām, vai mēs gribam tomēr, vai mēs negribam, bet man liekas, ka ir forši to, ka mēs esam tagad. Kā tev liekas, Elis? Es vēl tad nebiju pievienojusies, tāpēc man ir grūti atbildēt par šo Jā, respektīvi, viens no tādiem lēmumu pieņemšanas lēmumiem bija, ka mēs taisim jauniešu domu, veidojam logo. Mēs bija jaunieši, kas devās, es tā skaitā, diemžēl nebiju, devās uz Ogres novada domi, prezentēja jauniešu domi kā ideju, kā organizāciju, kuru varētu veidot. Tāpēc arī par jauniešu domas logo, kas ir saglabājies no iepriekšējās jauniešu domas, tikai ar nelielām variācijām. Respektīvi, ir tagad tāda kā lokācija pasākumiem. Tātad, ja, piemēram, pasākums notiek Ikšķilē, tad ir šis jauniešu domas logo. Jūs varat redzēt visos plakātos, un apakšā ir vietzīme ar šīs vietas nosaukumu šajā gadījumā, piemēram, Ikšķila, Ogre, Lielvārda un tā tālāk. Man arī patīk to, ka mums kopsapulces ir citās pilsētās, kā pagājušajā reizē bija Lielvārdē, tad ir bijis Ikšķilē, Ogrē, un man liekas, mums Ķegums ir palicis. Jā, mums ir Ķegums, šobrīd nav. Jā, Ķegums, un teorētiski mums ir vēl viena filiāla, kur, diemžēl, ģeogrāfiskais stāvoklis un arī transports Madliena, bet, gan jau, ka mēs arī uz Madlienu kādreiz aiziesim, aizbrauksim, skatīsimies, kā vies. Jā, mums vajag mūsu jauniešu domas privāto autobusu, tikai mums. Vai arī saliedēšanās pārgājiens uz Madlienu. Arī labi ideja. Mēs steigāsimies un tagamiešiem, jo te patīk sportot. Nav jau tik daudz, zin kā, tikai kā 25 km. Jau varam sākt iet, viss kārtībā. Jā, vienas dienas laikā var noiet un nākamajā dienā atpakaļ. Jā, laikam daudz mēs nekavēsim laiku, tad pēdējais jautājums, ko jūs vēlaties novēlēt mūsu klausītājiem un šodienas pasākuma apmeklētājiem, kas arī šobrīd ir mums sanākuši apkārt podcastu studijā, klausās. Kāds tas jūsu novēlējums? Es domāju, ka Elīze var sākt. Vispār. Esam aktīvi, esam dzīvi, esam cilvēki. Tas ir mans novēlējums un manas lielākās vērtības, tas, kad mēs ejam un daram, un es novēlu, lai mēs pilnveidojam sevi, lai mēs pavadam savu laiku pilnvērtīgi, tāpēc, ka nākotne skrien, pagātni nevar mainīt, un esam mēs paši. Alice. Es nezinu, es tā uz vietas uzreiz nevaru izdomāt. Es gribu izklausīties ļoti gudri. Tu esi gudra. Es pat nešaubos. Jā. Man parasti patīk sagatavot tādu gatavu runu. Varēja pateikt uzreiz, ka vajag runu. Tad ChatGPT paprasīt. Uz priekšā to izveidos. Tas tāpels izrakstīs. Labi. Es gribu novēlēt, lai... Jūsu jautājums? Tiešām grūts. Padomā. Es varu padomāt, pēc tam tāpat samontēs. Jauniešu doma, inteliģence, atbildība. Nē. Es varu kaut gudru. Aktīvums. Ja tāds vārds vispār ir. Nav. Tad to var. Kā nav, ir tāds vārds? Aktīvība, jā. Aktimāls. Neskaties uz mani. Viblavon, kas ir vēl saplēn? Es padomāšu vēl bišķi. Labi, kamēr tu domā, tad es laikam pateikšu no savas puses. Mans novēlējums ir vienmēr būt pozitīviem,
uz dzīvi arī tajos brīžos, kad šķiet, kad viss brūk un jūk un kad viss ir slikti.lv. Bet, jā, nepadoties, būt pozitīviem, meklēt vienmēr jaunus risinājumus, ja kaut kas neizdodas. Un, ja arī izdodas, tad prast par to, pasaka, paslavēt sevi, ka tas ir izdarīts pozitīvi. Alus, tad pēdējā tava kā šīs mājas saimniecei šodien. Nu labi, tad es laikam vēlos visiem novēlēt, lai viņi turpinātu rakt, teiksim tā, lai, pieņemsim, ja ir kāda ideja, lai viņi nepadotos uz šo ideju, pat ja kaut kas nesanāk, un mēģināt to realizēt, lai kas stāvētu priekšā, vai kādas grūtības arī, ar kādām grūtībām saskartos, teiksim tā. Jā, nu tā tad šajā sarunā bija tātad jauniešu domas vadītājs Artūrs, Ikšķilas filiāles vadītāja Elīza un Ogres filiāles vadītāja Alis, kas arī šodien ir pasākuma tāda kā organizatori, teiksim tā. Tā ka visiem patīk. Piesakojiet Instagramam. Jā, piesakojiet jauniešu. TikTokam, Instagramam, Pinterestam, Twitterim, Facebookam. Visam, kam vienvars. Jā, piesakojiet mums Facebookā, TikTokā, Instagrams. MySpace, Skype. Jā, ja mums tas būs. Pareizi attieksme. Nu tad tiekamies jau nākamajā sarunā ar pārējiem pasākuma apmeklētājiem. Čau! Čus! Sveiciens visiem! Mēs esam šeit atpakaļ, vēl joprojām šajā pašā pasākuma vietā. Šeit šodien esmu es, Renāte, un viesos mums šeit ir Daniels un Rojas. Un šie ir vieni no visiem viesiem, kas ir uz šo pasākumu atnākuši, kas piekrita parunāties ar mani par šo pasākumu un piedzīvotās emocijas šodien. Tad pirmais man jautājums ir tāds, no kurienes jūs vispār šeit esat un kā jūs uzzinājāt par šo pasākumu? Es par šo pasākumu uzzināju no Talantu balvas vadītājs, ka vajadzētu palīdzību ar kāda pasākuma vadīšanu kopā ar vēl kādiem, un es piekritu, un tāpēc esmu šeit. Es atradu internetā mājaslapu, tā teiksim, logo, un es sākumā gribēju pieteikties izlaušanās istabu. Un tad tikai pēc tam, kad es biju pieteicies, man arī atsūtīja, kad ir vispār vēl kaut kādi turnīri, un es atnācu šeit. Man ir jautājums tāds mazliet ārpus tēmas, vai jums šī ir pirmā reize, kad jūs runājat podkāstā, un ja jā, kādas ir šīs pirmās emocijas, ka tāds, es esmu podkāstā, un man ir dzirdējis patiešām kaut kur, jo šī saruna tiek ierakstīta? Man šī ir pirmā reize, bet man ir tāda interese un tā, kā šis viss notiek, bet tik tālu man patīk. Man arī šī ir pirmā reize, un tīri labi. Nav nekas slikti. Nu, tad ķersimies vairāk pie pasākuma. Kā tu, Roja, minēji, kad tu biji pieteicies uz izlaušanās istabu, un tu pēc tam vēlāk uzzināji tikai, kad ir kaut kas vēl. Kā domā, kas tieši tev mudināja vēl palikt pēc izlaušanās istabas, nevis doties mājās? Kas bija tieši tas tev motivējušais? Es biju vairāk pavadīt laiku ar draugiem, varbūt, kad mājās esmu katru dienu, kaut kur var tādos pasākumos atnākt ar draugiem, tāpēc labāk tad atnāku šī tādu pasākumu nekā sēdēšu mājās. Un kāds bija vispār šīs emocijas izlaušanās istabā, un vai tu paspēji izlausties ārā laikā? Man vēl nav izlaušanās istaba, man viņa vēl būs, tāpēc jā. Bet... Kā domā, ko tu tieši sagaidi no viņas tad šobrīd? Kad sanāks, kad es diezgan ceru, ka mana komanda tiks ārā, kad viss būs noies labi. Un ko tu esi tad līdz šim laikam jau darījis, gaidot šo izlaušanās istabu? Ko tu esi jau izmēģinājis un ko tu vēl vēlies izmēģināt?
Esmu izspēlējis, var teikt, visas spēles šeit. Uno, Duraks, Novus un Pingpongs. Tāds visticamāks arī to dēli, kas... Novus? Nē. Domā, balans dēls? Balans dēls. Jā, to es arī aiziešu. Bet tu jau esi bijis augšā paskatīties, kas tur vēl ir? Nē, vēl neesmu bijis. Tur ir no talantu kalvas pasākuma viens tāds maziņa aktivitāte un arī radošais stūrīt. Un kā es jau zinu, kad Daniels ir arī šodien mums palīgs organizators pie talantu kalvas sadaļas. Kā tas ir būt gan kā organizatoram, gan piedzīvot to kā dalībniekam? Tās ir tādas daudzpusīgas, tas, ka pašam jāiesaistās un jāsagatavo kaut kāda aktivitāte, bet arī ir tāda interese par to, kas notiek kaut kur citur, par ko mēs neorganizējam, ka var arī aiziet un arī iesaistīties kaut kur citur. Un arī, protams, novērot, kā iet citiem dalībniekiem mūsu tieši sagatavotajā aktivitātē. Kas ir tās galvenās emocijas, ko esat ievērojuši no citiem apmeklētājiem un ko jūs esat ievērojuši no saviem draugiem? Vai tas ir prieks un laime un kas tieši sagādā to? Es esmu novērojis to, ka te dalībnieki un arī daži man pazīstami cilvēki ir ar tādu nelielu azartiņu, grib paspēt visu laikā, grib visu izdarīt. Un tas tāds pa lielam tik tālu ir vienīgais, ko es esmu ievērojis. Esmu ievērojis, ka diezgan labas emocijas, kad daudzi grib vēl un vēl, daudzi ļoti atnāk un daudzi sagaida izlaušanās istabu. Jūs domājat, ka tas ir tas, kas tā odziņa, jā, tieši skūciņas, ka tā kā izlaušanās istaba, jā? Varētu būt. Man ir jautājums tāds, vai jūs vispār zināt, kas organizē šo pasākumu? Godīgi sakot, es īsti nezinu. Un tu, Roja? Jauniešu māja. Vairāks nezinu. Vairāk precīzāk, jauniešu doma, Ogres filiāla. Vai jūs esat vispār dzirdējuši par tādu jauniešu domu? Es esmu dzirdējis. Man ir doma kaut kā tuvākajā laikā arī iesaistīties, paskatīties, kā man tur patīk. Un tad jau par tālāko tur jau skatīšos pats, turpināšu iesaistīties, vai tomēr ne? Esmu dzirdējis, un tāpat kā Daniels teica, ka viņš gribēja pieteikties, skatīties, es visticamāk arī kaut ko tādu skatīšos. Kas jūsuprāt tad ir tas tieši, jūs minējāt, ka jūs labprāt pieteiktos, kas ir tieši tas, ko jūs sagaidīt no jauniešu domas, un kas ir īstenībā tas, kas motivē jūs tā, varbūt tomēr iet un pieteikties, varbūt iet tāpatās, kā viņi šobrīd darīt to pašu? Es teiktu, ka mani motivē tas, ka varētu jauniešu domas tādā kā kolektīvā lemt par dažādām idejām, par kaut kādām aktivitātēm vai pasākumiem. Jo man liekas, tad, kad kaut kādi noteikti pasākumi tiek vadīti un jau norganizēti, tad ir tāda kā prieka un gandarījuma sajūta, ka citiem arī patīk un tas sagādā prieku. Man motivē noteikti, kad arī iesaistīties, domāt, ieteikt idejas un visādos tādus pasākumos. Un, jā. Tad, kas jūs šobrīd tā attur? Kāpēc ne tieši tagad aiziet jauniešu domu? Kas ir tas tieši, kas tāds? Nē, es tagad nē, bet kaut kad aiziešu. Man tagad vairāk ir galvenais skola treniņi, un tad jau es domāju no vasaras kaut kad varēšu pieteikties un sākt. Man ir tā, ka es domāju jau tagad tuvākajā laikā jau tur pieteikties, jo man liekas, tas varētu būt diezgan interesanti. Un tāpēc es domāju, pie tuvākās izdevības es arī varētu iesaistīties. Tu, Roja, minēji, ka tev ir kāda treniņa. Ar ko tu nodarbojies? Es eju boksā. Man Salaspilī ir boks. Es biju gājis basketbolā, volejbolā, bet tad es sapratu, ka tas nav mans un sāku iet boksā. Man ir jautājums tāds, vai jūs esat kādos citos pasākumos, ja vairāk varētu teikt projektos, kas ir saistīti ar jauniešiem, vai jūs esat piedalījušies vai nu projektu vai pasākumu, kas tiek organizēti vai no jauniešu puses vai tieši jauniešos? Un ja jūs esat, tad kādo jūs esat bijis un kāda ir bijis tā pieredze? Es esmu
pēdējā gada laikā diezgan daudz piedalījies tādos kā jauniešu pasākumos. Ir tā grūti izcelt vienu konkrētu, kurš man izraisīja visvairāk emocijas, jo man liekas, ka visi ir bijuši vienlīdz tādi vērtīgi un tādi interesanti. Tāpēc ir ļoti grūti izvēlēties tādu vienu. Bet, manuprāt, viens no tādiem spilgtākajiem, kas man ir palicis atmiņā, ir saruna ar Lauru Zalānu, tāpat jauniešu mājā. Jo iepriekš, tad, kad viņš arī bija atnācis, es netiku. Un, tāpēc arī izdomāju šajā pēdējā reizē arī pievienoties. Man arī esmu bijis diezgan daudzos, bet pateikt tādu vienu, kas tiešām palicis sirsniņā vai arī atmiņās, es īsti nezinu, jo viņi visi bija tādi, neteiksim, ka vienādi, bet visi bija ļoti labi. Un, ja vajadzētu tādu vienu pateikt, tad visticamāk jauniešu ballīte, kas nesen bija, kā es zinu, tad tā bija noteikti, kas visvairāk. Vai jūs esat piedalījušies kādā brīvprātīgajā darbā, un kas jums tieši no brīvprātīgā darba, jūsuprāt, ir tās galvenās atziņas, ko jūs iegūstat, jo tomēr, kā jau zināt, jauniešu domā esot, palielam sanāk strādā brīvprātīgo darbu diezgan bieži? Man liekas, ka to brīvprātīgo darbu ir tā, ka cilvēkam pašam jābūt ir vēlmei tajā piedalīties, lai tas nebūtu uzspiests. Un ja pats jaunietis to vēlas kaut kur piedalīties brīvprātīgajā darbā, tad man liekas, ir diezgan forši arī iepazīties ar jauniem draugiem, vienaudžiem un arī papļāpāt savā starpā un paralēli vēl arī darīt šo brīvprātīgo darbu. Man tāds skats uz brīvprātīgo darbu ir tāds, ka vairāk varētu to brīvprātīgo darbu darīt ar draugiem, tādā pulkā, lai ir interesanti un lai var pārunāties, lai ko darīt un lai brīvprātīgais darbs iet ātrāk. Jūs minējāt, ka šis pasākums jau ir arī tā motivācija pievienoties jauniešu domē. Ja jums pateiktu, ka jūs tagad pievienoties jauniešu domē, un jums pasaka, ka jums ir jāuzrīko pasākums un pašiem jāatrod grupa, kas jums būtu tās pasākums, un kur jūs rastu šo grupu, ar ko organizēt? Es gan jau sākumā meklētu dalībniekus no sava draugu loka, un ja pieņemsim vairāki piekrīt, tad, protams, manu draugi varētu padot tam tālāk, un tā, man liekas, arī tie cilvēki arī nāktu un rastos un varētu piedalīties. Es ticamāk arī no paziņām, no tojiem, sauktu draugus arī, un varētu būt arī kādu diezgan pazīstamu, kas tieši strādā šeit. Kas tieši būtu tas pasākumu, kuru jūs gribētu organizēt, kāda tēma vismaz, vai jums ir tāda ideja, kas jums tāds, tas man pietrūkst, to es gribu redzēt? Vismaz priekš manis, man tagad ir par to tā grūti izdomāties, jo ir bijuši jau daudz un dažādi tādi pasākumi, uz kuriem es arī pats esmu bijis. Tāpēc, vismaz šajā brīdī man tādu ideju pagaidām nav. Man arī uz šo brīdi tāda baigais, ko es gribētu novadīt, varbūt ieteikt, baigi nav, jo, kā Daniels teica, viņš ir bijis ļoti daudzos pasākumos, es arī diezgan daudzos esmu bijis, un ja tā ja tā izdomātu, tad visticamāk paņemt no visiem tiem pasākumiem kaut kādas domas un tad salikt kopā. Tā ir īstenībā ļoti laba ideja. Man ir jautājums tāds, vai ar podkāstu jūs kādreiz gribētu kaut kur vēl sastapties, ja šī ir jūsu pirmā reize, tāda negaidītā, kad es aizēju pie jums un uzaicinu, hei, vai negribat atnākt parunāties? Vai jūs gribētu šo atkārtot kādreiz vēl? Vismaz es noteikti, jo man liekas tādi kā podkāsti paši par sevi ir ļoti interesanti, jo tēmas var būt daudz un dažādas un arī atbildes. Man liekas, jā, tie podkāsti ir interesanti, un kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne vēl vienu reizi? Skatoties šo podkāstu, kas man ir pirmais, es noteikti gribētu vēl uz kādiem nākt un piedalīties, jo tiešām var par daudz ko runāt, var jautāt, smieties un visu kaut ko tādu. Tā tas ir.
Un varbūt šī būs jums kā tāda iedvesma pēc šīs sarunas pievienoties mums, jo mums ir pilnībā brīvi atvērti. Ja kāds vēlas pievienoties mums podkāstu studijai, vadīt šīs sarunas, domāt, kā tas ir vispār veidot šos podkāstus, rediģēt pēc tam, droši var mums rakstīt jaunie on Instagramā un pievienoties. Un tad jau kā jau daļa varbūt klausās, bet no klātsošajiem varbūt kāds nezina. Mūsu podkāsti ir pieejami Spotify, jaunie on. Un, tur jau ir dažas no sarunām, bet ir jau viena, kas ir gatava, kas drīz iznāks drīzumā, un tad jau kaut kad drīz arī iznāks šīs sarunas. Un mans tāds jautājums vēl būtu, kas būtu tas, ko jūs novēlētu jauniešiem, kas šeit ir, un ko jūs novēlētu, kas šeit nav? Viens tas, ko es varētu vispār jauniešiem, kas atrodas šeit, un arī tie, kuri varbūt klausās šo podkāstu, ka ir interesanti nākt uz šādiem pasākumiem, un ir vērts uz tādiem nākt, jo viņi ir interesanti par dažādām tēmām. Tas nav tikai sabiedriskais darbs, tie ir arī pasākumi, kur var uzzināt arī daudz ko jaunu, droši var prasīt visādus jautājumus. Man liekas, tas ir tas interesantais, kas varētu arī piesaistīt tos jauniešus, bet kāpēc, manuprāt, tik daudz jaunieši nepiedalās vai neiesaistās šādos pasākumos, ir tas, ka viņi pat īsti nezina, vai kaut kur viņu pilsētā kaut kur ir tāda kā jauniešu māja vai kaut kādas biedrības, kur tieši ir saistība ar jauniešiem. Tas ir manā skatījumā tāds iemesls, kāpēc nav tik daudz jauniešu. Bet tomēr ir Instagrams, un tur var diezgan daudz informācijas arī atrast. Tas ir tikai tāds vēlams jautājums. Ja runājot par podkāstiem, tad visticamāk daudz jaunieši varbūt nebaidas, bet kautrējas nākt, runāt šādi atklāti. Un es ieteiktu tie, kuri klausās, kas ir šeit, tad nevajag baidīties, nevajag kautrēties, tad labāk iet, mēģināt. Ja nesanāks, tas baigi nekas. Tā kaut kādā tā. Paldies jums! Es ļoti ceru, ka jūs būsiet kādā jauniešu domē, varbūt ne Ogres, bet kādā citā, bet es ļoti vēlētos jūs tur redzēt. Un paldies par šo sarunu, ka atvēlējāt šo laiku. Paldies!